Reina pirmais puslaiks likās ļoti smags, bet beigās tomēr diezgan pārliecinoši uzvar. Noteikti, jā, mēs kaut kur iestrēgām pirmajā puslaikā uzbrukumā, neiemetām brīvus metienus, un līdz ar to arī kaut kur tā spēle neaizgāja. Un tas, ko es čaļiem teicu ģērbtuvē, ka mums kaut kur pa daudz mēs nebaudījām spēli, nebaudījām basketbolu, mēs pārāk bijām nopietni, un man liekas, tas mums neļāva atraisīties kā komandai, kad tas mans ieteikums vai pat savā ziņā lūgums ir atrast vairāk, kā lai saka, baudīt to spēli un vairāk priecāties pa labiem momentiem, tik ļoti nepārdzīvot pa sliktiem, un es domāju, mēs būtu vēl soli priekšā šajā spēlē, ja mēs tādā veidā uztver. Tas, es domāju, tāds viens, kas mums ir jāpamaina, ka vienkārši ir jābūt vairāk kā komandai, bet tas arī varbūt notiks ar laiku, un tā komanda tomēr ir, mēs salīdzinoši nesen esam sanākuši kopā, un tā mākslīgi to nevar arī izdarīt. Tā kā, tas bija tāds mans novērums, nenovērums, bet kāpēc man šķiet šobrīd, vismaz neredzot spēli vēl atkārtojumā, kāpēc tā spēle neaizgāja tādā sākumā. Un kaut kur arī tas, ka, tā kā es teicu, tā komanda salīdzinoši nesen izveidot, un mums kā treneriem varbūt vēl līdz galam nav pilnīgi skaidrs tās rotācijas ar spēlētājiem. Kurš ar kur labāk būt kopā, tas viss arī nāks ar laiku. Un tajā brīdī arī mēs būsim vēl solīti stiprāk, un tas ir tas, kā mēs veidosimies visu sezonas garumā. Tikai tā, nekā citādāk. Ja. Izklausās pēc ļoti laba procesa. Jā, mums jau tie spēlētāji, manuprāt, ir ļoti gudri, un tas ilgi varbūt pat nebūs jāgaida, kad sakārtosies katrs savā lomā, katrs, kā saka, sapratīs labāk savu lomu. Jā, es ceru, mums uz to jāiet kā komandai, un prieks par jauniem spēlētājiem, kas šodien pirmoreiz debitēja, un arī labi pie tam, ļoti, ļoti vērtīgi, labi nospēlēja savas minūtes, tā kā Malači čaļi, jā, tā kā, Pirmā izbraukuma spēle uz Limbažos nākamā nedēļa, un pēc tam atkal mājās pret Gulbensbukiem. Izbraukuma spēles kā parasti. Jebkura spēle ir sarežģīta spēle. Noteikti. LBL2 nav neviena izbraukuma spēle viegli. Jā. Pirmkārt, citi zālēm izmēra atšķirās. Tur ir tik daudz tādu aspektu, kas it kā attaisnojumi cireiz izklausās, bet es ticu, ka tā ir spēlētājiem. Katram ir savu kaut kāda mīļākā zāle, kur vieglāk spēlēt plašumos, šaurumos, un tāpēc ir tik interesanti, ka LBL2 tomēr arī tā lieta mainās, plus skatītāji, ir nevis par tevi, bet pret tevi. Ja nemaldos, man liekas, mēs pagājušajā gadā Limbažos tieši zaudējām, ne? Tur mums nebija pilns sastāvs, bet mums grūti gāja. Jā, Limbažos gāja grūti, tur bija labs atbalsts no skatītājiem, tā kā gatavosimies. Skatīsimies, kas nesanāca šeit, mēģināsim tās mazākās kļūdas ātri salbot un brauksim jau uz pirmo izbraukumu. Šodien sākās arī Uželskaus, kā vērtē izlozi. Mums pirmā kārta jāizlaiž, otrā kārtā vienīgā ne LBL komanda trāpīja Jāgau, un tad uzvarētājs pāra tiksies ar Vefrīgu. Es uzskatu, ka no visiem iespējamiem variantiem mums trāpījās vislabākais variants, jo mēs dabūjām līdzvērtīgu komandu. Un mēs atvedām uz Salaspili tādu labu spēli tiešām. Un jebkurā gadījumā viņi iedos tikai papildus mācības un kaut kādas pieredzi atlikušajai sezonai. Tā kā viena papildus spēcīga spēle pret otras puses vienu no līderiem, jā, es domāju, jau tas ir labi. Iesim tikai un vienīgi, protams, uz uzvaru, bet, kā es teicu, tā ir viena spēle, jā, tur viss var garīties, bet, būs labs basketbols, ceru pie pilnām tribīnēm un ka būs tāds svētku sajūta Salaspilī. Paldies tev. Paldies. Jā, grūti nāca, bet tomēr uzvar. Jā, ļoti grūti nāca. Un, nāca grūti mūsu nepiespiesto kļūdu dēļ, paviršības un kaut kā viss diezgan samulcīti gāja šodien. Ceļš pirmajā puslaikā. Otrā puslaika sākumā, kad mēs nospēlējām tās situācijas pareizi, un tas pat nebija par to, vai mēs tos metienus iemetīsim vai neiemetīsim, bet mēs vienkārši pareizi lēmumus pieņēmām. Un vienkārši brīvi metieni mēs viņus iemetām, mēs dabūjām no +3, +12 ļoti ātri vienu. Bet pēc sajūtām nebija tā, ka mēs to spēli zaudēsim, bet vienkārši mēs paši sev to dzīves samocījām dēļ tā visa. Kontrolējām, bet varbūt neizbaudījām līdz galam, ne? Jā, tā smagnē bija kaut kāds tur, dēļ tām kļūdām, viss tas, un tad likās, ka viss mums tie punkti un tā viss diezgan smagi iet. Bet līdz ko mēs pareizi lēmumus pieņēmām un iemetām, tad viss uzreiz tik viegli izskatījās un tā, manuprāt. Bet, ja ar mazāk iztērētiem resursiem paņemt maksimumu, tad jau ņemam, ne? Jā, protams. Jā.
Nākamā spēle Limbažos izbraukums. Jānoskaņojas laikam nopietni. Pagājušajā gadā mēs tur zaudējām, man liekas, bez vairākiem vadošiem. Jā, pagājušajā gadā mēs atceros pēc jaunā gada bija pirmā spēle pret viņiem un aizbraucām tur minus 20 grādos ārā un aizbraucām diezgan negatīvi, es teiktu, bet tas nav attaisnājums, mēs vienkārši zaudējām viņiem, jā, un nākamdēļ jāiet un jāspēlē. Viņi tur būs savādāk spēle nekā šitā, jo šitā spēle ir tā kā ļoti jaunie spēlētāji, kur ļoti skrien, tur būs savādāk. Un tā kā mums būs jāpielāgojas ļoti iespējams viņas zonu un tā. Paldies! Labi par ko.